Lielākā daļa iedzīvotāji, kas dzīvo tomēr fiziski ārpus, teiksim, šīs Rīgas robežas, Latvijā, viņiem ir vajadzība ierasties Rīgā, lai kārtotu dažādus jautājumus, tāpēc, ka tā ir valsts galvaspilsēta, tur atrodas valsts institūcijas virkne, veselības iestādes, kultūras iestādes un tā tālāk un tā projām. Un pieņemt lēmumu, kad faktiski tad ir šī iebraukšanas vai braukšanas maksa augstāk, tas ir diskriminējoši pret visu valsts iedzīvotājiem, lielāko daļu valsts iedzīvotājiem. Un it sevišķi, ja tas tiek izmantots, lai šķērs subsidētu savu potenciālo vēlētāju, respektīvi vienai daļai vēlētāju neņemtu samaksu par šīm biļetēm vai kā savādāk. Tas nozīmē, ka visi pārējās valsts iedzīvotāji maksā par specifisku vienas pašvaldības politiku. Un visa valsts iedzīvotāji maksā, lai uzpirktu zināmu elektorātu, lai viņš turpinātu, teiksim, balsot par šiem cilvēkiem. Tas ir, atkal, mums ir jādiskutē par šīm lietām, nevis par to, kā veicināt šo sarežģīto Rīgas attīstību, kā Rīgā attīstīt uzņēmēju darbību, kur būtu jābūt rūpniecības zonām, kādas rūpniecības nozars, kur būtu jāveido un kādā veidā būtu jāveido zinātnes parki, un virkni, kā būvēt šo te bagātību, kā palikt bagātākiem.